Akūta bakteriāla faringīta ierosinātāji var būt Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus un Klebsiella ģints baktērijas. 2024. gadā veiktajā pētījumā tika salīdzinātas 3 dažādas lokāli pielietojamas ārstēšanas metodes, ņemot vērā to ietekmi uz baktēriju skaita mazināšanos kaklā pacientiem ar akūtu faringītu. Sūkājamajām tabletēm pēc vienreizējas lietošanas bija minimāla ietekme uz baktēriju skaita pārmaiņām. Vienreizēja izsmidzināma šķidruma aplicēšana uzrādīja labākus rezultātus, bet bija mazāk iedarbīga nekā skalošana ar furasolu. Kakla vienreizēja skalošana ar furasolu uzrādīja ievērojamu pārākumu, samazinot Streptococcus pyogenes augšanas intensitāti 100% paraugu, Staphylococcus aureus 71,4% paraugu un Klebsiella ģints baktērijas 100% paraugu. Šķīstošais furagīns izjauc baktēriju metabolismu un nukleīnskābju sintēzi, izraisot šūnu membrānas iziršanu un baktēriju bojāeju. Tāpat laikā izskalošanas efekts fiziski izvada baktērijas, pastiprinot furasola antimikrobiālo iedarbību. Furasol – antibakteriāls medikaments mutes dobuma un rīkles iekaisuma ārstēšanai ar tūlītēju iedarbību.